te. Abas te. Sapratāt? Aiziet. Ada mani. Un. Es nerādīju to. Es neteicu, kāpēc šitā. Tu izliksi kāju šitā. Ne? Redz, kas paliek, lai arī novērot labi. Jā. Tas nebija. Tas bija pavisam kasīts. Bet šitas tā, augšā zemē, augšā zemē. Augšā vienkārņoja, abas augšā otrs. Tagad uz tūkām un noliekus un pacel laidīgu noliek. Un nenoliec uz priekšu, man tāpēc to darīt. Noliec tu pat, kur jau tā kāja ir. Vēl vienreizi. To čerčēva. Un sev joprojām kāja napis. Nu nekas. Nē, ir diezgan grūts, nav jādīt. Tagad tā, cik man ir palicis laiks, es gribu zināt. 20 pār 7 neuztraucies. Tas man neko nesaka, cik man ir laiks palicis. 40 minūtes. Ok. Tagad tā, mēs paņemsim no mūsu pāri. Un to mēs darīsim tā. Tā ir zvars dikta. Viss, kas ir pusot, ir zvars dikta. Tā. Tad to pašu alapā kaklu jūs zināt. Un pusas izmet. Apat. Tā. Pusas. Alapā, nu. Pusas. Jā. Ok. Tagad ar to kopā. O jā. Jā, Ada man liek, jā. Tā tos ceļus cik vien var uz āru, tā kā ir klasiskā baleta un the or. Ok. Un. Te. Iekaš to. Tikai nepieļūtu ķermenim, ja? Nekad skaties ķermenim, lai nu nav tā kaut kā privāti. Jā, it kā to pasniedz. Jā. Nu, te tā kā viņa vēl vienmēr neietakāja. Tur joprojām grib izlikt viņā. Viņa paliek, lai kāja paliek kopā. Tātad augšā. Jā. Tu saproti latviski? Viņi saproti latviski? Nu jā, ko tad tu nesaki? Kādā valodā? Kā? Vāciski. Man hast du mir das nicht gesagt. Ich hätte dir gleich schon gesagt, was man tun soll. Ja, diese Füße nicht so weglegen, aber zusammenhalten. Ja? Zusammen. Hier auf und dann unter, aber hier nicht weg von anderen Fuß. Ja. Nur ja, okay, wer will jetzt? Noch einmal. Da, okay. Und vienkārši tā abi abi augšā, vienoļi, abi augšā, otri.
Bet tuvu otrai kājai, ne tā joja, bet tuvu otrai. Ja, vienkārši apmūt. Ok, nedarīja. Ja, ne, to viņi nedarīja. ne uz papēti. Augšā, jā, tas uzlieciens, un vienkārši vēlreiz. Augšā uzliekt, ir kā uzliekta šī. Un nolikt. Un tad nākošais ir uzlikt un pacelt vienu noli, atkal abus uzlikt, pacelt otru un nolikt. Un tā. Ok, un darīsim vēlreiz. Un abas, abas, vienu tā, abas, jā, jetzt was ganz wichtig. Sehr gut. Tā, tagad darīsim. Saliksim to kopā, ko mēs jau zinām. Un tas nozīmē, ka mēs jau dejojam. Tā, mēs sāksim ar to, kas mums ir zināms. Mums jau ir tas. Tā, tā, te, tā, te, tā. Tā bija ar salikumu te, tā, te, tā, te, tā, te, tā. Tad nākošais, kas bija, mēs sākam ar lielu šito. Ar lielu reizienu mēs sākam. Tā, sveicas krusa. Tā, tad ir tā, eksāmas to pašu. Tā, lielu reizienu. Tā patiešām jūs ieņemat telpu. Un to divas reizes vienreiz. Tā, tā, un kāju uz, jā, uz papīra. Tā, 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 tā. Tagad bija te, tā, te, tā, te, tā, te, vienreiz, te, tā, te, tā. Tagad ar saliku. Te, tā, te, tā, te, tā, te, otrais, te, tā, te, tā, te, tā, te, tā. Tagad bija te, tā, te, tā. Te, tā, te, tā, te, tā, te, tā, te, tā, te, tā. Un mēs atkal nobeigsim te, tā, te, tā, te, tā, te, vēlreiz, tā. Tā, lielu vēzienu. Tā kā mēs tagad esam to svarīgāko kompozīcijas formu ievērojuši. A, B, A. Kas notiek klasiskā muzika. Pa starp arī var A, B, C, D, bet atpakaļ pie A. Ar mazu izmaiņu, matreiz kā Mocarts, bet tā ir kompozīcijas forma. Atgriezties atpakaļ pie A, pie sākuma, bet varbūt ar mazu, ja tieši tā. To dara klasiskā muzika. Vispār, tas dod noslēgumu sajūtu. Ja mēs atgriežamies pie tā, ar ko mēs esam sākuši, tad tas dod tādu apmierinātību, ka viss ir noslēgts. Un tā forma līdz ar to ir klasiska. AB. AB vairāk jau grib, bet atpakaļ pie A. Ja? Tā. Ok, tagad es gribētu tā, tas bija kādā stilā, atcerieties, ko es jums teicu, sākumā? Kā viņu sauc? Vienīt stils, jā. Bharata Natyam. Bharata, BH un to. Mums ir Bārta un viņiem Bharata. Bharata Natyam. Tātad no dienvidiem, no Tanžūras tempļa. Tagad es jums gribētu pastāstīt un parādīt vienu citu stilu, un tas apkūtinās jūs kājas arī, jo te tā pozīcija kājām ir citādā. Te nav šitas saliekums, tā kā
vai ne, tas taisnā leņķī, kas ir diezgan grūti noturēt ilgi, bet tas ir ar paralēlām kājām, un to sauc par katak. Tā ir ziemeļa indiešu deja. Tā ir arī interesanti tas, kad ar šo kataku deju ir radušies čigāni vispār. Jo tie čigāni ir radušies Indijā, un no Indijas viņi panākuši cauri Ēģiptei, tāpēc nepareizi arī uzskats bija angļu valodā arī gypsy, Egypt, ja, gypsy, tas bija nepareizi. Viņi gāja tur tikai cauri un tālāk uz Eiropas citām valstīm. Arī mums ir šeit. Bet ko viņi darīja, kā viņi veidojās, tas ir interesanti. Viņi muzikāls starpvietas. Viņi sākās ar to, ka viņi piederēja vienai reliģiskai sektei, Dienvidīgā, un viņiem vajadzēja dzīvot pēc tādiem noteikumiem, nekad pārāk ilgi nedzīvot vienā vietā. Jo, ja dzīvo, kā mēs visu zinām, ja dzīvo vienā vietā, mēs pārkraujamies ar pasaulīgām mantām. Mēs apaugam. Jā. Nu, tā bija reliģiskā kustība, reliģija, tad viņiem vajadzēja dzīvot pēc šī likuma, kad viņi iet no vietas uz vietu, nekur nedzīvo pārāk ilgi, un tā radās čikāns. Un viņi dejoja šo katak stila deju. Nu, tagad gan neēdīsim. Bet viņi līdz ar to gāja no vietas uz vietu. Un no viņiem sagaidīja, ka viņi, tā kā tā bija reliģija, viņi sagaidīja no viņiem, ka viņi slavina Dievu, dejojot un dziedot. Un tā radās šitie čigāni, kas tad gāja no vietas uz vietu un tad nonāca pat Eiropā. Viena daļa nonāca dienvidaļā Spānijā. Tur tai laikā bija mauri, arābi, valdnieki, un no tiem viņi paņēma arī tādu elementu un ielika savā kategorijā, kas ir tā no arābējām gūžu kustība, kas viņiem nebija. To viņi ielika savā dejā, kategorijā, tātad nav vairs taisni, kā viņi ir parasti no sākuma, bet tagad viņi ielika gūžu, un tas ir flamenko. Tā attīstījās. Kas ir varbūt interesanti no dejas vēstures skatījuma, jo ir interesanti, kā šīs lietas rodās, kā tie stili attīstās no kurienes, kas un kā un kāpēc. Tā kā ir varbūt interesanti arī to zināt. Labi, tagad katak, tātad ziemeļindieši. Un tur ir tā, viņš balstās uz tatkāju. To sauc par tatkāju, kājām. Tas ir tas bāziskais, kas ir tā. Labā, kreisā, labā, kreisā, kreisā, labā, kreisā, labā, kreisā. Tad ir tikai tur, ja? Un vienkārši tā rokas var visādiem nelietu rokas, var visādi turēt. Piemēram, var tā turēt, tā eleganti turēt un ar taisnu gulus. Jo šo deju dejot, tad vēlāk arī to pārņēma dejotājs, kā dejotājs galvos. Dienvidu Indijā, kad ienāca Moguli ķēniņi ziemeļajā Indijā. Un tad šos tempļu dejotājs paņēma kā galvdejotājs. Tad tas attīstījās atkal citādi izlieta. Ok, tā. Eleganti, taisna muguru, nu tur jau ir tā kā flamenko drusku tā sajūta arī, ja? Un tagad tatkās. Un labā, kreisā, labā, kreisā, kreisā, labā, kreisā, labā, labā, kreisā, kreisā, labā, kreisā, labā, tā, nesteigties, ieturiet tempu, tā,
ta, tad tā ir labā kāja. Ja a, tad tā ir kreisā kāja. Tad te, a, te, tāds. Labi, tagad tām pa virsu rokas. Rokas katra te jāpietā. Arala, pa cita, mudra, jeb hasta. Faktiski hasta, bet pareizāk teikt, jo hasta nozīmē roka. Sanskritā. Mudra ir rokas kustība, bet tā ir vairāk attiecama uz roku kustībām Buda. Mudra. Bet var teikt arī indiešu. Visi pirksti taisni, tikai šitie rādamais sanāk kopā ar iekšķi. Jā. Tā, tagad to te priekšā. Un ar kājām kopā tas būtu tā. Tā, te, a, te, tā, te, tā. Apat tāpat ar tā, labo kāju, arī labā roka. Un tad jāgaida, jūs jāturēt, tas ir tā, te, jāgaida. Tagad a, te, tā, te, tā. Te, ta, te, a, te, ta, ta, te, ta, te, a, te, ta, te, ta, te, ta, te, a, te, ta, te, ta, te, ta, te, a, te, ta, te, ta, te, te, a, te, ta, te. Jūs jāpagaid tā kā visu laiku, viņš neiet regulāri tā, te, ta, te, ta, te. Ja, te ir jānogaida, lai tā roka ir kopā ar kreiso kāju. Mums ir sākumā labā kāja, ja? Kā 1, 2, 3, 4, parai. Tagad ar šo roku sākam no kā 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, Atturēsim tās pašas rokas. Tagad mēs darīsim tā. Kājas paliek tāpat, 1, 2, 3. Tagad mēs darīsim tā. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mēs darīsim griežoties ar kājas paliek tāpat. Ja jūs ejat pa labi, tad labā kāja uzsāk. Bet ja jūs ejat pa kreisi, joprojām labā kāja uzsāk. Jo tas musturs un kājām, tas ir tas, viņš iet vienā laidā tāpat. Iet pa priekšu labā, tad kreisā. Ja iet uz kreiso pusi, tad nesāka uz kreiso kā, bet tāpat ar labo kā. Tā, 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 uz otru pusi, tā, 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 tā. Jā, pagalvā, uzsāksim tādā. Tā. En face. Aizkoka pārliek. Un ceļi netiek sarocīt šos, ceļi taisnāk. Okay. Tā, 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 atkal. Tā, 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 tā. Zotpus, tā, te, te, a, te, tā, te, tā, te, te, a, te, a, tā, te, labos, tā, te. Otru pusi. A, te, te, tā, te, te, a, te, tā, te. Vai kāds vispār ir mēģinājis indiešu teikt pirms tam? Ne? Viņš ļoti labi uzsver. Jā, bet tas ir, jā, ļoti labi. Sakojiet, nu zinās, līdz sīkumam nevar uzreiz. Tas kā tas galīgi jaunas mums, vai ne? To jau nevar. Bet ir svarīgi vienmēr dzīvē
Ir ļoti svarīgi vienmēr ko jaunu mācīties. Manās intervijās mūžīgi man prasa tā. Kas ir jūsu noslēpums? Nu, man ir 95 gadi, ja? Tagad jau 96 jau iekšā 6 mēnešus. Tā kā pusgads gandrīz jau iekšā 97. Nu, tad man jautā tā, kas ir no jūsu noslēpums? Nu, es vēl vienmēr dodu izrādi. Vai kāds bija no jums uz manu jubilejas izrādi? Bijāt, ja? Aha, jā, nu jā. Divi tikai, ja? Nē, 5. Mēs Jā, nu jā. Nu labi. Nu, un tad šis jautājums. Kāds man esot nošā? Tad es saku tā. Vispirms. Nu, zināms, nedrīkst neko ļaunu pret sevi darīt. Nedrīkst smēķēt, nedrīkst, un es nekad nesmēķēju savā mūžā. Es nelietoju alkoholu, tikai 1-2 krāsas manā dzimšandienā vienreiz gadā. Nu, tas jau tā kā neskaitās. Nu, un vispār jāuzman ko, ne? Ļoti leši, kas ko tu ēdi, kā saku. Es, piemēram, gaļu saku, no gaļas vispār ne? Bet zivis gaļa. Man ļoti ar šo zivis un viss, kas nāk no jūras gaļa. Un tas ir labi. Bet galvenokārt sapnīts, traicēja sapnīts, uzlēja eļļu visu un man vairāk nepalīja. Nu, zināms, augļus, jā, augļus. Šeit Latvijā brīnišķīgs kefīrs, nu, to var. Jogurts, kefīri tāds ir, tas arī ir. Tā kā, nu, galvenokārt, teiksim, nu, vienīgi gaļas ēdēs, sarkanās gaļas ēdēs es tās, ja? Nu, tas tā kā neko ir svarīgi arī, jā. Bet, kas ir galvenais tomēr, ir mūsu pieeja dzīvei vispār. Ko mēs domājam, kā mēs jūtam, kā mēs uztveram vispār dzīvi un tā tālāk. Tātad tas garīgais. Tā garīgā daļa mūsu daļa. Tā ir tā svarīgākā. Un tad es arī vienmēr saku tā, nepieaugat. Esat kā bērni, kas priecājās par mazām lietām. Tas ir ļoti svarīgi. Priecāties par mazām lietām. Negaidīt, kā man tēvs nopērk mašīnu, nu jau mūri lielie prieki. Bet mēs varam priecāties par mazu puķīti, cita dārzā, pat ne savā, ja nav dārza. Un vispār priecāties par dabu un būt dabā, un mums šeit ir ļoti skaista daba, kā vispār jāsaka nekur. Tāda meži nekur nav vairs Eiropā, kā mums ir vienmēr. Ja? Tā kā te ir brīnišķīga daba, iet un baudīt to. Tātad dabas mīlestība ļoti svarīga. Un katrā ziņā par to es runāju, par to brīnumu sajūtu nedrīkst zaudēt. Par dzīvi, par visu, kas ir ap mums, kas ir otrā cilvēkā. Arī. Tas jau arī ir brīnums. Vispār ir tā. Mēs esam tapuši. Iedomājieties, cik daudz sēklu aiziet zudumā un ne to. Bet mēs esam tapuši. Tātad tas ir kaut kas speciāls. Tā ir dāvana. Mēs taču tagad dzīvojam, redzam, kas ir dzīvi, mēs skatāmies, mēs brīnamies. Tas ir viens brīnums būt dzīvam. Tā būtu jābūt. Tā kā bērns, viņam viss ir brīnums. Un tad vēl viena lieta. Ne tikai priecāties par mazām lietām un to brīnumu sajūtu nezaudēt, bet arī vēl viena lieta, kas ir bērnam. Viņš ir vienmēr ļoti zinkārīgs, un tā viņš mācās. Viņš un vienmēr kaut ko jaunu piemācīties klāt. Tas ir otrs, kas ir ļoti svarīgs faktors. Tā, lai piepildītu savu dzīvi ar kaut ko vērtīgu, ar kaut ko interesantu, lai nav tā, šodien ir tāda diena, es nezinu, nav jau tā kā vajag, un tā, es pati tāda. Tad es sev pieķeru. Ko tu viņiem mācīji šodien? Ja? Tā tas ir. Tu var viegli mācīt, ko tad tu pats iegrības, ja? Bet tad laikus jānoķer sevi. Mēs saku, tas nav. Tātad ir tā būtu jādzīvo.
ar brīnums sai, bērna brīnums sajūt sirdī un vienmēr būt zinkārīga kaut ko jaunu iemācīties. Das werde ich alles noch später erklären. Ja. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Nu, un tāpēc saku, tā kā jūs lielāko daļu neesat ar indiešu tajā nodarbojušies, tad tas jūsu dzīve tagad ir kaut kas jauns, ja? Un to, ko es jums sākumā rādīju, to jogu, to Surya Namaskāru, mēģināt to atcerēties, ievedat to savā ikdienā, tas būs otrajā veselībā, un arī to Falun Gong, ko es jums rādīju, to ķīniešisko. Tas arī ir ļoti, ļoti labi, ja jūs to ievedat kā tādu regulāru aktivitāti savā ikdienā. Galvenais jau ir tā kā ar medicīnu, ja jūs izdevat medicīnu visu uzreiz pudelīt, nu tad jūs sasīsiet. Bet, ja jūs paņemsiet tā, kā ārsts to teica, tabletīti 3 reizes dienā, ja no rīt tikai ir tā, vai ne, bet regulāri, bet maz, un tā kā tas ir norunāts, vai ne, tad jūs salapsat, vai ne. Un tā tas ir ar šīm sistēmām arī, vai ne, ievedat to regulāri savā ikdienā, un jums tas viss. Tā kā tie ir tādi, un tad to elpošanu, ja, ko es jums arī teicu, kā tas bija, varat atcerēties? 4. Un cik ir? 4. Tu lieti uz cik ir? 6. Izelpot. Tā